augļi, augļi. Čau, čau! Jā, šodien 88. psalms. Un sīstais lūkšu, jā, paldies, Debes Tēt, par tik brīnišķīgi visu, kā tu esi radījis, tādā pārbagātībā. Un paldies par ražu, paldies par augļiem, gan fiziskiem, gan garīgiem. Jā, Tēvs, paldies, jā, ka tu esi uzticams. Ka tu esi tas, kurš dara šo brīnumu, ka mēs varam augt. Un, viens ir, kas sēj, viens ir, kas laista, viens ir, kas pļauj. Bet tikai no tevis ir šis augšanas brīnums. Jā, dod, ka mēs vienmēr varam atdot visu godu slavu tev. Dod, ka mēs vienmēr pāri visam varam priecāties vairāk par to, ka mūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Kā visu darot, Tēvs, arī labus darbus, mēs vienmēr to paturam sirdī, Tēvs, ka mēs dodamies uz debesu valstību, Tēvs, šo pestīšanas prieku. Paldies, ka tas mums ir. Paldies, ka mums ir šī atklāsme. Un paldies, ka varam dzert no tava skaidrā avota. Vadi mūs svētais gar savā vārdā šodien un piepildi mūs. Āmen. Lūkšana nopietnā brīdī. 88. dziesma, Koraha dēlu dziesma, dziedātāja vadonim. Ezrahieša Hemana pamācības dziesma. Kungs Dievs, mans pestītājs, caurām dienām un naktīm es tevi piesaucu, lai mana lūkšana nonāk tavā priekšā. Uzklausi manu karsto lūkšanos, jo mana dvēsele ir bēdu un ciešanu pilna, un mana dzīvība tuvojas pazemē. Es tieku pielīdzināts tiem, kas jau guldīti kapa bedrē. Esmu kļuvis par vīru bez spēka. Starp mirušiem ir miteklis man, līdzīgi nosistajiem, kas guļ kapā, kurus tu vairs nepiemini, kas ir atšķirti no tavas rokas. Tu esi mani iemetis visdziļākā pazemes bedrē, pašā drūmākajā un baigākajā tumsā. Uz mani gulstas tavas dusmas. Tu liec saviem bangainiem ūdeņiem velties par mani. Sēla. Tu esi man atsvešinājis manus draugus. Tu dari mani viņiem par biedēkli, es esmu ieslēgts un netieku laukā. Mana acs īks no bēdām, es tevi piesaucu, Dievs, ikdienas, es tevi izstiepi pretī savas rokas. Vai tu darīsi brīnumus mirušo vidū, jeb vai aizgājušie celsies tevi godāt, Sela? Vai kapā sludinās tavu žēlastību un tavu uzticību nāvis valstībā? Vai tavas rīcības brīnums atzīs un paudīs tumsībā? Un tavu taisnību aizmirstības zemē? Es turpretī skaļi kliedzu pēc tevis, kungs, un ik rītus mana lūkšana pacēs pie tevis. Kāpēc tu, kungs, atstum manu dvēseli un apslēp savu vaigu no manis? Es esmu nožēlojams līdz nāvē novārdus jau no pašas jaunības. Man jānes tavas bardzības briesmas, kā esmu... Aizšķīrās. Es esmu nožēlojams un līdz nāvē novārdis, jau no pašas jaunības. Man jānes tavas bardzības briesmas, ka esmu gandrīz izmisis. Pār mani iet tavu dusmu uzliesmojumi, tavas šausmu pilnās briesmas mani spiež nost. Tās mani apņem kā ūdens plūdi, cauru dienu tās nepārtraukti ir ap mani. Tu man atņem biedrus un draugus, tikai tumsa paliek man uzticīga. Debes Tēt, paldies, ka mēs varam godīgi nākt tavā priekšā, mēs varam izskatīt savas sirdis un, atzīties tev savā nespēkā, ka tāds ir un piesaukt tevi un, paldies, ka tu māci mūsu svētais gars, ka mums nav jāaizliekas tavā priekšā un, ka mēs varam saukt uz tevi un Svētais gars, lūdzu, ka tu palīdz katram vienam
kuram ir kāds grūts brīdis, jā, šajā dienā, vai ir kaut kādas sāpes, vai vēl kaut kas Tēvs, ka mēs varam staigāt pilnā mērā Tavā priekšā, Tēvs. Kā bērni, Tēvs, kas aug drošā namā, kad viņi droši izpauž savas emocijas, savas vajadzības. Tāpat arī katrs mēs viens, jā. Jā, Tēvs, mēs Tevi godinam, mēs Tev pasakamies. Jā, ka Tu esi ar mums, ka mēs varam saukt uz Tevi, ka Tu mūs neatstum un jā, ka Tu vienmēr dod atbildi un Tu vienmēr izved katru lietu. Jā. Jā, mājais debes Tēt, mēs ieliekam šo dienu Tavās rokās un jā, ka Tu to svētī, ka Tu to piepildi, vadi mūs, ko runāt, vadi mūs, ko paklusēt, vadi mūs, ko saistīt un vadi mūs, ko atreist, kuru mēs varam atraisīt kaut ko kopā ar Tevi. Jā. Es lūdzos, jā, Tēvs, ka Tu velc pie sevis katru vienu, kurus mēs nesam savās sirdīs, ka Tu velc tuvāk šajā dienā, ka Tu uzrunā, ka Tu sūti kādu. Kā tikai Tu, Tēvs, vari uzrunāt, jā, kā katrs saprot vislabāk, jā. Jēzus vārdā. Āmen. Lai Tev jauka diena.